Krosā ir ļoti svarīga drošība. Tādā sakarā runāsim par drēbēm, ķiverēm, zābakiem, brillēm un aizsargiem. Kad sāktu nodarboties ar šo sportu, tad runāsim tuvāk par visām šīm precēm. Es esmu Ivars Vāderbas un 1994. gadā atvedu uz Igauni pirmo godrāru, ar ko braucu arī sacensībās. Esmu 5-reizējs meistars Igaunijā. Tagad cenšos palīdzēt jauniem, kas interesējas par motokrosa sportu. Pirmā drošība ir tā, ka puišiem ir jābūt galvā ķivere. Ķiveres pagatavo visādas, bet viena vācu firma gatavo ķiveri, kurām ir iekšā vēl otra ķivere. Ko var izņemt ārā un mainīt. Mainīt ķiverēm ir 3 lielumi. Tās ir tāpēc labas, ka nav pēc katriem 6 mēnešiem jāpērk jaunu, bet var izmainīt iekšējo ķiveri un var braukt uz veco ilgāk. Ķivere nedrīkst galvā kustēties. Šī ķivere kustās, tā nav pareizais numurs. Uzvelc galvā. Vajag izvēlēties mazāku ķimeri, tāpēc, ka tā nav pareiza. Vai likt uz sāniem polsteru, vai arī izvēlt galvālā cepuri ziemā. Ziemā var būt biezāk cepure, lai viņi nekūstēties. Ķiverei noteikti jābūt marķējums. Novelc no galvas. Tā, ķiverei noteikti jābūt marķējums. Ja nav iekšā burts, tad ar tādu ķiveri nedrīkst motokrosā braukt. Pašlaik ir visādi gatavotāji, kas nākošais noteikti ir jābūt arī ar brillēm. Tās brilles ir ar rullīšiem. Tas ir tāpēc, ka motorkrosā ir, kā jūs zināt, dubļains sports. Un ja līst lietus, tad jābūt arī ar rullīšiem brillēm. Šeit ir lente, ja tā kļūst ļoti dubļaina, tad velkam ar rullīti tālāk. Un atkal ir brilles tīras. Tās brilles ir jau ilgu laiku pārdošanā un ir ļoti labas. Brillēm vajag uztaisīt tādu aizsargu. Ko uzlīmēt uz linti, ja nāk ūdens virsū, tad ūdens neiet tur starpā un lents neķerās ciet. Dažām brillēm ir te tādas augstāka daļa, kas neļauj lentēm aizķerties. Brilles taisīšana un redzēšana motokrosā ir 50% no uzvaras. 50% tähtsusega vähemalt. Brilles pašiem taisiet 55% vismaz. Ja jūs paši taisāt brilles, tad ejot uz sacensībām, līdz jābūt vismaz 4 pāri brilles. Un jābūt līdz ir jauns rullītis. Ieliksim te jaunu rullīti. Un trešā puse ir tāda puša, kas velk to brilles rullīti uz otru pusi. Vissvarīgākais ir vizieris. Vizieru var pielikt tikai tad, kad lente ir jau piestiprināta. Tad mēs varēsim to pielīmēsim ar 2 lenti turklāt. Lente jāskrien te uz malas. Tieši uz malas jābūt ir.
lai viņi neaizķerās. Vislielākā problēma ir tā, ka lenta grib aizķerties. Katram gadījumam var tur apakšā pieskrūvēt un pievilkt te mīru. Atgrieziet skrūvīti vaļā, apsieniet ap skrūvīti, aizsieniet ciet un tad aizskrūvēt skrūvīti. Un kārtīgi ciet temīls ceļ lenti mazliet uz augšu un tad neaizķerās ciet. Pēc katru braucienu vajag brilles tīrīt. Atņemt brilles vaļā, brilles ir netīras, tad ņem šito te ārā. Tā, un tagad vajag visu kārtīgi izmazgāt. Izžāvēt porolonu. Katram braucējiem uz katru startu jābūt jaunām brillēm. Tāpēc, ka līst lietas, tad starp diviem startiem nespēja brilles izžāvāt. Uz divām brillēm ir jābūt uz treniņiem un divām brillēm uz sacensībām. Labāk ir, ja jūs mājās sagatavojat viņus uz jauniem rullīšiem. Parasti sacensībās un uz katru startu jaunas brilles. Parasti sacensībās ir līdz vai nu vecāka vai kāds no pazīstamiem. Tad viņi ieliek plasmas maisiņā brilles un kad iet līdz un tad pirms katru startu iedod jaunas brilles. Noteikti jāskatās, lai tā šnora būtu vesela. Ja ir kaut kāda problēma, tad izvelciet šnoru un veiciet mezglu. Otrā vietā – brillēm jābūt tīrām. Lielā lietā un sniegā izmanto cita krāsa glāzi, piemēram, oranžas krāsas. Tad liekas, ka viss ir gaišāks. Jaunas lentes ir tagad taisītas platākas. Agrāk nebija tik platas, bet vienalga kādas jūs izmanto, galvenais, ka ir rūme, kur redzēt. Šī tipa brillēm var uzvilkt vēl plasmas sloksnītes klāt. Bērniem parasti tās nav, bet pieauguši godāriņam spricē startā visus pilnus ar dubļiem. Te ir tādas lietas. Uzspiežat te, šito. Šeit ir tādas cilnes, un tad pielieciet tā, klāt. Tādas sloksnītes var pielikt kaut vai 10 gabalus. Un tā kā viņš tur ir ciet, tas iet tevi virsū. Un tad var sacensībās varētu jūs viņus tos noraut. Tāds var kaut 10 gabals var tur uzlikt. Bet pietiek arī 3-4 gabals. Sacensībās vajadzētu viņus apmēram 2 un pagriezienā arī 2. Aga seda ma toonitan jah, et brill on väga tähtis. No to es jums pasaku, ka brilles ir ļoti vajadzīgas. Ja jūs ieliekat brilles jaunā rullītī, brilles un ķiveres jāpērk kopā, jāskatās, kādas firmas brilles ir. Skaidrs, ka šī ķivere ir liela. Tā ir labāk. Kā uz deguna ir labāk? Ķivere nedrīkst kustēties un nevar arī presēt uz degunu.
Elpošanas ar degunu motokrosā ir ļoti nepieciešama. Ja ķivere Kiiver on suur ja kuskil Ķivere ir liela hoia pealtpäid. un uz lēcieniem var sākt kustēties un tad nevar nekādu pabraukt. Kiivri ja prilli valimisel väga kaua vaeva nägema ja kui ostate suure, siis praktiliselt sõitma õppida ei ole võimalik. Tā nevar iemācīties braukt. See peab ka olema niimoodi, et kui ta on nüüd kevadel paras ja Un ja pavasarī jums ir ķivera juba väike, siis tuleb ta ringi vaja. normāli, bet vasarā ir maz, tad būs jāpērc jauni ķiveri. Näiteks, et nagu suure saabas Tā ir arī ar zābakiem. Ja slēpotāji ieliek zābakos kaut vai avīzi, tad motosportā tā nevar. Siis võib väga kalliks maksma minna, kui on vale number suurus. Kiivri juures on veel tähtis see, Ķiveri nedrīkst uz et külgepidi ei liigu. plecu pusi kustēties. Külgepidi Citādi, ja kritīsiet, ar motociklu varat salauzt atslēgas kaulu, tāpēc ir nepieciešams kakla aizsargs. Ja jūs krītat, tad kakla aizsargs turēs galvu vienā pozīcijā, siit, et kiivriga ei lükkaks lai nebūtu kaklas kriemeļu vai muguru kaula lūzums. ajal. Mingit selgroo või kaelalüli murdu ei tekiks. See on soovitatav kõigile noortele. To mēs iesakam visiem jauniem braucējiem. On võimalik panna koos selle alusega või siis Var uzlikt ar šito apakšējo daļu vai arī to vienu to mazo kaklu aizsargu. See osa muidugi kaitseb rohkem, aga Šīs ir labāks, bet viņus netaist mazos numurus bērniem. mugavam kanda seda, kuigi ohutum on kindlasti selline. Bet labāk būtu tomēr tāds. Siis kaitsetest. Need kaelakaitsed on Kakla aizsargi ir vēl diezgan jauna tēma, apmēram 5 gadus ražošanā, bet plecu aizsargi osa sarjades on nad soovitatav, ir jau daudz 10 gadus ražošanā. aga õlakaitsed ja seljakaitse, need on juba aastakümneid motospordis kasutusel. See variant on algajatele väga sobiv selles mõttes, Tie aizsargi ir ļoti labi. läheb selga. Viņus var uzvelkt kā kreklu mugurā un viss jau ir uz vietas. Oma koha peal. On olemas ka teisi Ir arī citi varianti, bet bērniem es rekomendēju šitos. on olemas veel selja. Ir arī tāda muguras aizsardza, piemēram, apmēram kā josta. Piemēram, ja jums ir bijusi arī muguru kāda problēma, tad šī tur muguru vienā pozīcijā. Ja jūs krītat, tad ar muguru nekas nenotiks. Bet godā arī puiši negrib viņu vilkt mugurā, tāpēc, ka viņš traucē kustēties. Bet būtu labi tomēr, ja jūs viņu izmantotiet. Tagad nākošais. Ja jums vajadzīgi ļoti cimdi. Atkal jābūt pareizajam numuram. Pirkstiem ir jākustās. Un nedrīkst būt ļoti aizšņorēti. Citādi asins nevar rokā normāli riņķēt un roka notirpst. Ja käed lähevad pehmelt, nagu öeldakse, täis kiiresti. Ühesõnaga hakkavad randmed lähevad kõvaks. Ja siin Tie aizskardi tāpēc, lai rokām nenāktu tūznas. Un šeit ir iešūts stiprinātājs, lai nespiest pirkstus. gaasirulli või siis muidu lenksu ära käpprakku. Põlvekaitsetel on sees koht, Tā ceļā aizskari jābūt tādiem, lai ceļi kustās. tõkke teha. Varat visus darīt, bet aizsargi stāv kārtīgā vienā vietā. Ülemisel rihmal Augšējai jostā ir atvieglojums, lai nespiež pret ceļu locekļiem. Ceļa aizsargi jāliek iekšā zābakos. saapa küljes. Tā liec iekšā. Pie zābakiem ir tās viņas var aiztaisīt ciet. Un viņas stipri ciet ir. Sõidujaamad lahti.
braukšanas laikā, lai viņi nenāk vaļā. Tā, ceļa aizsargi nedrīkst maisīt pieliekties. Ja kaut kas maisa, tad aizsargi nav īstajā garumā. Zābaki ir no Alpinstar firmas, tā ir ļoti slavena firma. Viņi ražo ļoti labus zābakus, kurus izmanto visi krosa braucēji. Var pasūtīt arī tādus zābakus, kur iekšā ir zeķe. Zeķe ir kā zābaku vodare. Var uzvelkt nosākumā zeķi un tad lieciet kāju zābakā. Ir arī tāda zābaka, kur iekšā ir metāla plāte. Viņas ir tiešām ļoti dārgas, bet viņas ir viens no labākais. Alpinstars ražo arī mazus numurus. Citām firmām ir tā vaina, ka bērnu zābaki ir gari. Un bērns nevar ar viņiem pieliekties. Kuna tükitamise asend, see on nagu põhiasend quadi ja muidu soolokrossi. Pieliekšanos ir tas. Saabas ka mugav, et seda on võimalik teha. Ar Alpinstar zābakiem tādas problēmas nav. Bērnu zābakiem ir jābūt pareizs numurs. Un ja pēc gada ir viņi maziņi, tad būs jāpērk jauni. Neko nevar darīt. Ko vajag, to vajag. Tajām lietām viss jābūt kārtībā. Drīz būs ziema, un ziemai būtu labi nopirkt tādus maisus, ko var likt te virsū. Viņš ir mazliet liels, bet tomēr var izmantot. Viņš aiztur vēju. Neļauj vējam pūst uz rokām. Un tad viņš tur to maisiņu tā vaļā, un tas maisiņš nevar. Ziemā ir arī tādi cimdi, ja roka paliek slapja, tad cimdi sāk paši sildīt no iekšpušu rokas. Ļoti augstā laikā viņi neder, bet no 0 līdz -5 grādiem ir ļoti labi. Pat dažreiz līdz 10 grādiem. Ziemā zābakos vajag likt kājās vilnas zeķes, tad ir kājām silts. Piemēram, ja vasarā jums nav apakšā garās bikses, tad ir jābūt garām zeķēm. Citādi aizsargs sāks rīvēt. Võiksid olla see, kui ei ole pikki aluspükse, siis on sellised pikad, et ta ei hõõruks see kumm, ei hõõruks nahka ära. Lai tā gumija nesāk rīvēt tika tomēr pret kājām. Apakšbiks taisa arī tādas, kur ir gūžas aizsargi. Tāds izskaties pilnīgi. Un uz sāniem ir arī aizsargi. No tāds izskatās pilnīgi aizsargāts puisis. Tagad uzvilksim virsējās drēbes. No bikses ir liels mazliet, bet vismaz redzēsim, kā viņš iet. Ja nav tāds apakšējās bikses, tad varat ielikt tādus aizsargus, kas iet biksēm iekšā. Tos var dabūt veikalā atsevišķi. Aizsargus var uzlikt kreklam apakšā vai virsū. Šitam kreklam ir aizsargi iekšā. Kreklam vasarā ir jābūt no tāda materiāla, lai braucētu nesvīst iekšā.
Krekls var būt arī pilnīgi uz pliku ķermeņa. Tikai sacensībās kreklā var arī jābūt arī braukt. Kui on sellised kaitsnud, mis ei hõõru või millega on harjunud, siis ei Ja ir tādi aizsargi, kas nerīvē, tad var būt pilnīgi uz pliku ķermeni. Võistlussärk. Ja võistlussärgil on veel omakorda veel pehmendused. Un viņiem ir vēl arī tādas mīkstāks lietas, lai nerīvē rokas. Ja līst lietus, tad var uzvilkt kurtku. Sellised vihmakindlaid jopesi peale. Šī kurtka nelaiž ūdeņu cauri, bet viņš nedrīkst būt arī ļoti biezs. Kui ütleme, kui starti minnes, No apmēram on mingi soojem jope peal, pusminūti pirms starta jāvelk kurtka nost. 15 sekundit enne starti võtad selle jope või ema-isa tuleb, võtab selle jope ära. Mamma vai tēts paņemš to kurtku un tu ies startā. Ķermenim ir jābūt siltam, bet braucot nedrīkst būt karsts. Koodisõidus on väga tähtsad. Par Godara braukšana. Kuidas on kood reguleeritud. Lai mācētu braukt ar Godaru un ar to remontēt, es pastāstīšu jums dažus likumus. Hea ka noortel võistlejatel endal selgeks õppida, mitte ainult, et loota isadele ja maanikutele. Jauniem vislielākā vaina ir tā, ka stanga ir par tālu. Visā braukšanas laikā ir jābūt 2 pirksti uz sajūgu un 2 uz bremzēm. Ja Godars ir tāds, ka bērns nespēj uzvilkt, Liiga suurendamine teeb, et ei ulata, näpud ei ulata tõmbama. Siin praegu ulatame, katsu tõmmata seda. ja Godars ir tāds, ka bērns nespēj uzvilkt, tad ir tas jāpārtaisa. Nu, šitam Godaram ir viss normāli, Seda peab jälgima. bet to ir jāskatās. Tulevad koodiga, kood tuleb selline, millel ei ole võimalik neid, lapsele ei ole võimalik tõmmata, siis tuleb nad ringi teha. Midagi teha ei ole. See tuleb algusest kohe õpetada. No, pašlaik no pašu laika jāskatās, ka Kahe näpu. viņus ar 2 pirkstiem var viņus iemācīties izmantot. Sama jutt käib, kui sa nüüd näppu püsti ja näita, kuidas see pidurdad Parāda kārtu bremzē. tagapiduriga. Parāda arī aiz aizmugurējām bremzēm. Piespied. Tā, provē tā ar ķermeni uz atpakaļ. Proovi niimoodi, et sa oled keha on taga ja siis pidurdad. Vot nii. Atvilc ķermeni uz atpakaļ un tagad bremzē. Sellel on kõik õige. Sama jutt käib. Jā, sliedzies klāt, tad ir viss kārtībā. Proovi nüüd käiku vahetada alla Pamēģini tagad mainīt pārnesumu. Viss kārtībā. ja ülespoole. Uz apakšu, uz augšu, viss ir kārtībā. Eeblid on käe pärast peigu eebel samu. Siis on teine asi, mis peab olema sadula kõrgus. Otra lieta ir sēdekļa augstums. Sēdekļa augstumam jābūt tādam, Nüüd mine kallutama. lai viņš varētu noliekties un uz vienu pusi. Poisil istuda. Un ja sēdeklis ir augstāks, tad viņš to nevar, Kui on kõrgem, siis ta seda tad viņš to nevar izdarīt. Ja mida madalam see on, seda lihtsam on tal teha. Et kurve asendis peab olema Ja viņš ir zemāks, tad bērnam ir vieglāk sev kustēties. Nu, paceļies uz augšu tagad. See sadula kõrgus, nüüd ütleme, Šī poisi puusadest peab samuti olema, on siin praegu õige. sēdekļa augstums jābūt tāds, Põlv ja sadul on peaaegu selis un sēdeklis ir apmēram vienā augstumā. Tā ir pareizi. Pamēģini sev pakustēties uz augšu, uz apakšu, uz augšu, uz apakšu, piecelies, laid apakšā, uz piecelies. On võimalik teha. Tos Jälle selline viga, et sadul on selle koha peal ja ei ole võimalik üldse un brīžam ir atkal tas, sēdeklis ir par daudz augsts, tad tas ir nepareizi. Šim puisim sēdeklis augstums pareizs, varētu pat mazliet zemāks būt. Godarāram arī noteikti jābūt izmirinātājs.
kui kukud ja Tas nāk, tā ir tāda šnora, kas nāk laukā, ja jūs krītat. Tas iet starp dakšiņām. Dažiem iet šeit, dažiem tur, dažiem pie spārna. Otrs gals ir ar labo, tā kā pieredz. Otrs parasti ir ar labo roku. On teda natuke paha hoida, see peaks olema siis pandud siiapoole, aga ei ole ka hullu. Vasaku käe külge ei tasu teda sellepärast panna, et kui prilli tõmbad ära mingit... Ap kreiso roku nelieciet. Ja jūs gribēsiet to plēvi no brillēm noraut, tad var pielikt priekšā un aizķerties, un tad motocikls var izmirt. On veel variant, osa mehi sõidavad, on... Daži vīri liek pilnīgi pie siksnas. Siin on olnud, peab vaatama ka seda, et see oleks piisavalt pikk. Tai šnorai jābūt diezgan garai. Ja jūs nolieksieties uz aizmuguru, tad viņš nenāktu ārā. Ideāli būtu, ja viņš būtu tik garš, ja jūs nokāpjat no motocikla, tad varat apiet uz otru pusi un šnori nenāk ārā. Tas ir tāpēc, ja jums vajag stumt motociklu vai celt. Dēļ izmirinātāja un pārtraukšu ļoti daudz sacensības. Viena no galvenām lietām pie priekšējiem riteņiem ir jāskatās, lai savirs būtu pareizi. Ja mēra būtu tā, ka no priekšā vietas un no pakaļas puses būtu viss vienādi. Ja tagant mõjutas kõik samamoodi. Nii, ja siia ratta keskele. Un riteņs vidū nomērīsim viss, tas ir 98 centimetri. Nomērīsim no otras puses. Ja siin on meil praegu 7 mm kokku jooksu. Te ir apmēram 7 mm savirza. Nu, savirza var kopā būt tā 0 līdz 10 mm. Tādā ziņā ir viss kārtībā. Välja võib visata, et selles mõttes peab enne proovima ära, kui mul selge see välja on. Jāpaceļ un jāpaskatās, vai viss ir taisns. Nii, et siis võib neid mõistus tegemisi võib usaldada. Teine asi, mis... Ir arī otra problēma. Atnes to beņķīt no šejienes. Teine asi, mis meil mõjub palju juhitavusele. Otra lieta, kas mais vedamību, ir aizvirsa. Tā ir tāda lieta, ja mēs mēram no šī sarnīra punkta līdz šim sarnīra punktam, mēs novelkam tā kā kaut kādas caur asi. Mõõtude vahe, seda nimetatakse järeljooksuks. Tas visvienkāršāk ir to mērīt uz gludus grīdas. Mõõta, ütleme nüüd näiteks Mēriet tā. kinnituse No šīs klemmes ja selle tsentri vahe. līdz šī centra. Siin on 60. Te ir 60 un šeit ir 38. Ja seda on mõlemal pool. Tā ir jāmēr abās pusēs. Ta peaks olema ühtne. Vajadzētu būt tā kā vienādi. Nu, te ir apmēram 38, ir te ir, un te ir maz, te ir starpība, 1 centimetrs, tas ir par daudz. Kas see maapind on Bet tas arī, tas, ja kõik nii edasi, eks ole. Ja see mõjub juhitavusele. Mida väiksem see vahe on, cik mazāk starpība tā ir, nüüd siin selle ja selle kauguse vahe, no šīs līdz šīs garuma. Cik mazāk starpība ir, tad vairāk grib godāriņš sevi kaut kur pats griezt. Bet ja starpība ir lielāka, tad viņš turās labāk uz ceļa, bet stūri, bet stūri griezt ir grūtāk. No sākumu būtu labi, ja jūs regulētu viņu uz vienu pusu.
ja arusaama, et mis toimub selle jaoks. Un pēc tam uz otru pusi lielākām starpībām. Tad puisis pats saprotis, kā ir ar viņu braukt. Tad viņš sajūtīs pats to un zinās, pieradīs pie mašīnas. Pēc tam sapratīs pats, kā ir vislabāk. Ja krosā kaut kas notiks, tad mācies vismaz pats reaģēt. Apmēram 22 tas ir pareizi. Bet tas mainās, ja jūs riteņus maināt. Ja jūs liekat godāriņam mazākus riteņus priekšā, var aizmugurē, tad atkal visi dati mainīsies. Tas liektas vajag zināt. Tām lietām ir jābūt kārtībā un tās ir jākontrolē. Rattajooksud ja värgid, aga need ei ole laste juures nii... No te ir visādas lietas, bet pēc bērniem tās nav... Kui selline kitsas rehv on taga, siis ta peaks jooksma samasse jälge. Aga kui taga laiad rehvid, siis praktiliselt ei ole vahet, kuhu ta jookseb. Nende kitsaste rehvide... Ar šaujiem riteņiem ir ļoti labi braukt. Lielās smiltēs un dubļos. Uz cietu zemi ar šiem ritiņiem nevar dabūt rokā sānslīdi. Tāpēc es nevēlu jauniem ar šiem riteņiem mācīties. Vajadzētu platākus riteņus ar mazu musturu. Tad dabūs sānslīdi rokā labāk. Tas ir braukšanai ļoti vajadzīgs. Tas ir galvenais pie godāras braukšanas. Novirz riteņiem ir apmēram uz iekšpus. Te ir redzams, ka 1 centimetrs var arī nullē būt. Tāpēc liek, ka pagriezenājumi viņš gandrīz uz 2 riteņiem. Tāpēc liek to novirz, lai nebūtu negatīvā stūrī. Tas var tikai 2 pagriezienos kaut kur tikai būt. Riņģī nav nekādas problēmas. Ja sajūga ir ar trosu, tad jābūt brīvam mehanismam, tā kā sola motokrosā. Krosā var sajūgs ātri sākt slīdēt. Dažreiz MM-ā pat tas sidurs neiznāk, līdz beigām neiztur. Tāpēc viņš ir uztaisīts te tā, ka viņi var, no šīs vietas viņi var regulēt. Pie godāriņa ir ļoti svarīga ķēde. Paceliet uz augšu, paskatieties, kas te ir. Te ir ruļļi. Es ceru, ka pareizā vietā. Tad ķēde stingri un nemainās. Visi punkti ir uz vienas strīpas, lai nebūtu tāda problēma, ka ķēde ir par daudz stingra. Ķēdē jādod mazliet pakaļ. Gaudeņam ir tāda aizmugurē tāda vieta, kur var viņu regulēt. Tā ir viscietākā vieta. Ja šī un aizmugurējā rullis ir uz vienu vietas. Taga on alumiiniumist eksentrid, kus on võimalik keerata siis koadi kõrgemaks. Tur ir alumīnijas centrs, ko var pacelt godu uz augšpusi un uz apakšpusi. Un tā var pirmo stūri regulēt. Tagapiduri support peab sujuvalt liikuma. Aizmugurišam supportiem vajag vienmērīgi kustēties uz vienu otru, uz otru pusi. Uz šito kronšteinu tad ir jākustās, lai aizmugurē uz bremzes visu laiku būtu.
lükkab piduriklossid eemal ja meil ei ole esimese korraga pidurit. Väga tähtis osa Ļoti svarīgs pie motocikla ir arī gaisa filtrs. No gaisa filtra atkarējas motocikla dzīves laiks. Tas ir sausais gaisa filtrs. Priekš to ir speciāla eļļa. Ar eļļu aplej filtru un tad liek iekšā maisiņā. Tas ir ļoti, ja ir ļoti daudz putekļa. Samuti ka vihma korral, sa ei lase vett. Kui poroloonist võib tulla, Ja caur poroliona nāk putekļi cauri un ūdens arī, tad ar šito tādas problēmas nav. Sevišķi pie divtakts motocikļiem. Ja filtrā redzams, ka filtrā ir smilts, tad ir skaidrs, ka tas motors ilgi nestrādās. Divtaktu motocikliem ir viss kā. Divtaktu motocikliem, ja ir smilts iekšā, tad pēc stundas ir viss beigts.